Pēc Igaunijas brauciena, teiktu, kas mani iedvesmoja, tad pirmais ir augstās prasības pedagogiem, pedagogu sagatavošana. Un tas, manuprāt, ir īstenais ceļš uz kvalitatīvu izglītību, jo atslēgas figūra izglītībā ir skolotājs. Otrais ir, ka sākumskolas posms ir tuvāk dzīvesvietai. Un trešais, ka vidusskolas posms, ģimnāzijas kurs ir ar padziļinātiem kursiem, pat tiešām ar kvalitatīvu saturu, ar mērķtiecīgu sagatavošanu ilgtermiņā, un ka šīs reformas nav sasteigtas. Ko kolēģi teiksiet? Jā, arī tas tev pilnīgi piekrītu. Man savukārt likās ārkārtīgi būtiska lēmuma pieņemšanas pēctecība. Ja paskatāmies 2004. gadu, kā mums stāstīja Viljandi valsts ģimnāzijas direktors, 2004. gadā Igauni uzsāka diskusiju par šo valsts ģimnāziju projekta uzsākšanu, konsolidēšanu, labāko intelektuāļu pedagogu vidusskolas posmā valsts ģimnāzijās. Un no 2004. gada līdz 2012. gadam, kad tika atvērta pirmā Viljandes valsts ģimnāzija, kur mums bija iespējama prieks apmeklēt, tātad ik viens politiskais spēks pēctecīgi šo projektu turpināja. Tas ir tas, kas mums būtu jāpārņem. Ļoti pareizi. Es domāju, ka tā atslēga jau tajā ir tajā, ka tā diskusija un tas plāns bija skaidrs un labs. Atšķirībā no tā, kā mēs bieži piedzīvojam, nāk katra jauna valdība, katrs jauns ministrs, kaut ko, nezinu, untumos, kafijas biezumos, salasoties vēl kaut ko, saka, ka iet ar savu ideju, un viņš to zina, jo viņa bērni arī mācās skolā, viņš zina izglītības sistēmu, un tad liek galdā kaut kādu savu piedāvājumu, kurš bieži vien vienkārši nav labs, viņš ir lozungi un saukļi, bet viņam nav satura. Tā kā, ja ir plāns ar saturu, tad droši vien viņam ir jābūt tādam, lai kāds politiskais spēks nāktu un nomainītos, lai nevarētu pateikt, ka tas, kas ir galdā, ir kaut kas slikts vai nelietojams. Atšķirībā no tā, ko mēs īstenībā šobrīd redzam, kas ir mūsu galdā, domājot par to piedāvājumu. Uzreiz pārdomājot to teikto, ka Latvijā šobrīd mēs esam pateikuši, ka otrā svešvaloda būs kāda no Eiropas valodām, bet mēs ļoti labi zinām, ka pedagogu sagatavošana vēl tikai ir procesā, un tad ir jautājums, ko darīt skolas vadītājiem, ko darīt skolas direktoram, lai šo ideju īstenot un programmu īstenot. Tā kā šīs plānveida darbības iztrūkst. Un katrā ziņā ļoti pozitīvi bija arī tas, ka sarunās ar pašvaldību, kolēģi atceraties, mēs dzirdējām, ka šis pozitīvais piemērs, ka viena pašvaldība redzēja, kā šī valsts ģimnāzija sekmīgi uzsākot darbu un nodrošinot skolēniem tiešām kvalitatīvu tādu ar konkursu uzņemšanu un kvalitatīvu izglītību, arī citas pašvaldības pa visu Igauniju ir sekojušas šim pilotu projektam. Tātad, šobrīd Igaunijā vairāk kā 20 valsts ģimnāzijas, kurās ir ar pašvaldību, atbalstu arī realizētas. Tā kā tas būtu, manuprāt, arī ļoti būtiski, ka tiek šis pilotu projekts sekmīgi realizēts, pārējie izvērtē, un tas nav tādā piespiedu kārtā, ko mēs varbūt bieži mēdzam šobrīd redzēt savā valstī, ka daudz kas tiek tādā piespiedu likuma un noteikumu kārtībā tiek uzspiests kā obligāts, un līdz ar to mēs nevaram izvairīties no pretestības, kas ir dabiska lieta. Pilnīgi piekrītu. Un domājot vēl par kvalitatīvu izglītību Igaunijā, par pedagogu sagatavošanu tomēr un nodrošinājumu, jo ja mērķtiecīgi sagatavo un pasaka, ka skolotājs ar maģistra grādu ir tas, kurš var būt skolotājs skolā, tad tas ir vēstījums sabiedrībai. Un skaidrs, ka arī ceļās pedagoga prestižs. Un tad, ja mēs pasakām, ka viņa atalgojums ir 120% no vidējās algas tautsaimniecībā, tās nav konkrēti skaitļi, nezinot vēl kāda inflācija būs un kāda vēl būs vidējās algas tautsaimniecībā kopumā, kā mēs šobrīd ejam uz 2500 skaitļiem, ko mēs nezinām, kas tas būs pēc 3 gadiem. Bet konkrēti definēti tas ir viens. Un nākamais par pedagogu nodrošinājumu kā tādu.
kas mums ļoti īpaši iztrūkst, tas ir metodiskais atbalsts šobrīd pedagogiem, pedagogu palīgu nodrošinājums skolā, pedagogu mentoru nodrošinājums, uzsākot darba gaitas. Un, manuprāt, vēl ir ļoti svarīgs aspekts ir pedagogu prakses vietas, kamēr viņš mācās. Un te ir jābūt daudz dziļākai sasaistai ar augstskolām. Es gribēju, vismā, mēs jau iegājām baigi tēmā, bet varbūt bišķiņ soli paliekot atpakaļ. Kur mēs vispār bijām? Mēs bijām Vīlandes pašvaldībā, Igaunijā. Tikāmies ar pašvaldības pārstāvjiem, kur pastāstīja, kā tas ir no viņu skatu punktu, no viņu izglītības pārvaldes, no viņu pašvaldības vadības. Pēc tam tikāmies ar valsts ģimnāziju, kam ir cits saimnieks, kas ir tieši pakļauts valstī. Un mēģinājām saprast, kā tā Igauņu izglītības sistēma vispār strādā. Un viens tāds interesants moments, ko mums bieži vien arī stāsta par datiem, kā manipulē ar datiem, kad mums ir tur mazās neefektīvās skolas un tā tālāk. Un tad, kad mēs paņemam matemātiski, cik ir Igaunijā skolēni un cik ir Igaunijā skolas, mēs saprotam, ka vidēji Igaunijā ir mazākas skolas kā Latvijā. Tas ir ar mazāks bērniem skolā. Tas nozīmē, ka tiekšanās uz to, ka tagad būs mazāk, bet lielākas skolas nav risinājums. Ja? Igauņi parāda, ka arī ar šādām dažādu izmēru skolām to izglītības kvalitāti var celt. Un tagad jāmēģina izurķēt, izrakāt, kas tad ir tā viņu panākuma atslēga, pie kā mēs jau sākām tagad runāt. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, kas ir pedagogs, skolotājs, nemānīsim paši sevi. Tajā brīdī pašvaldībā, kad pirmklasniekam, topošajam vecākiem ir jāiet uz skolu, visnotaļ būtiskākais jautājums ģimenē ir, kas būs tie pedagogi, kas mācīs 1. klasi. Un nav svarīgi, kur atradīsies skola vai kāda būs infrastruktūra, bet ļoti būtiski, kāds būs šis pedagogs. Un šī cīņa par to nokļūšanu tajā klasē, kur būs šī lieliskā, brīnišķīgā klases audzinātāja vai audzinātājs, ir milzīga. Un tāda ir vērojama daudzos novados un arī valsts pilsētās droši vien piekritīsiet. Līdz ar to, man liekas, tas ir klasisks pierādījums, ka skolotājs ir atslēgas vārds. Un tas, ko mēs redzējām Igaunijā, protams, ko mums skaidroja Igaunijas valsts ģimnāzijas direktors, ka maģistra grāds ir kā pamatnosacījums, un bakalaurs tad ir līgums tikai uz 1 gadu ar nosacījumu, ka šis cilvēks turpina studēt un ir savu profesionālo karjeru attīstīs. Tā kā man liekas, arī pie šī jautājuma mums pilnīgi noteikti būs jāatgriežās, vai mēs šobrīd šeit Latvijā varam prasīt kvalitāti no cilvēka, kurš pirms 2 dienām ir iestājies pedagoģiskajā augstskolā, bet viņu jau aizvilina strādāt uz skolu. Ko tieši mēs gribam sagaidīt no šī cilvēka? Bet tā atslēga jau ir kur? Tie maģistri jau neuzradīsies vienā dienā. Tāpēc jādod ir laiks plānam realizēties, viņam ir jābūt skaidram un droši vien, ka tās pamats, lai kā tagad dažādi izsakās par līzdu, par pedagogu streikiem un dzirdēs no skolotājiem, ka daži īstenībā jau diezgan labas algas var dabūt dažās vietās un nav jau tik traki, bet atslēga, manuprāt, tomēr ir viena un vienkārši. Tas ir pedagoga atalgojums, kas būs sāpīgs šodien un rītdien budžetā, bet pēc 5, pēc 10 gadiem tas būs tas, kas nesīs to kvalitāti, ka tiešām tev būs ko izvēlēties no cilvēkiem ar bakalaura grādiem, ar maģistra grādiem, nevis jāmēģina atrast starp garām gājējiem, kurš tagad māca spāņu valodu un lai tik kaut kur iestājās, kaut kāds kursus iziet un nāk mācīt mums. 72 stundas un būs skolotājs, protams, bet ja mēs spētu plānveidīgi ieplānot, ka pēc 5 gadiem mēs vēlamies savā skolās redzēt pedagogs ar maģistra grādu, ja pēc 5 gadiem mēs varam pateikt, ka mūsu pedagogiem būs atalgojums jau 20% no vidējās algas tautsaimniecībā, ka pedagogiem, ja ir īsteno iekļaujošo izglītību, ka viņam ir nodrošināts atbalsts, ja viņam ir studiju laikā ir prakses un pēc studiju ir mentors, mēs sev izveidojam rīcības plānu, ko mēs pēc 5 gadiem arī sākam īstenot, un tad ir šis plānveida ceļš uz kvalitatīvu izglītību. Bet šobrīd pateikt, ka tikai šīs mazās skolas un sadrumstalots
izglītības, pamat izglītības posms 1,9 nav veiksmīgs, vai ne? Vai 1,3, 5, 7, 6, tad ir 7, 9, ka tur ir jāpalielina. Tas nav ceļš uz kvalitatīvu izglītību. Pilnīgi piekrītām. Kvalitatīvas izglītības atslēga ir sagatavots profesionāls pedagogs. Jā, patiesi. Mums bija arī tā iespēja Saeimas komisijas pārstāvju vizītē Vācijā arī uzdot jautājumus Vācijas Ziemeļvestfālenes skolās arī par viņa pedagogu sagatavotību. Un pilnīgi viennozīmīgi brīnišķīga pamatskola, skolotāja 7 gadi studējusi, jā, pārvalda perfekti tehnoloģijas, pedagoģiju, spēja savienot datoru, papīru. Ja, tātad viss ir apvienots kvalitatīvai bērnu attīstībai, vienlaicīgi integrējot ukraiņu bērnus, kuri arī ar planšetēm rokās veica tos pašus uzdevumus, ko vācu bērni. Ja, tā kā bija patīkami redzēt profesionalitāti, patiesi augsta profesionalitāte. Un viņu atalgojums bija 4000 eiro bruto. Un nu, tā tad varam izdarīt secinājumus, ka tādās labi nodrošinātās skolās arī ir konkurss uz pedagogu vietām. Kā piemēru mums svinēja lielā vidusskolā, tātad labā, tiešām kvalitatīvā vidusskolā. Direktori teica, kad izsludinājuši konkursu uz angļu valodas skolotāju, pieteikušies 50 pretendenti. Es domāju, ka tas būtu mūsu katra direktora sapnis, ka viņam būtu vismaz no 3 izvēle. No 3 vai no 2, bet šobrīd, diemžēl, jebkurš direktors ir visbiežāk apmierināts ar to, ka viņam 1. kursa students jau ir skolas solā, un viņi ir gatavi viņu atbalstīt, kamēr viņš studē. Kas no vienas puses, direktora puses ir saprotams, bet ja mēs runājam par kvalitatīvu izglītību, ka tas jaunietis skolas solā, vai jaunietis solā, bet kā jau pedagogs ir nonācis par ātru, viņam tomēr būtu vajadzīga šī teorētiskā bāze. Ne tagad kā cilvēki, kas ir strādājuši ar pašvaldībās, ar izglītības iestādēm, iestāžu vadītājiem, ar pedagogiem. Mēs taču varam uzreiz mēģināt arī prognozēt, kas notiks ar šo jaunieti, tādā pesimistiskākajā scenārijā. Ja tas ir optimistiskais scenārijs un cilvēks patiesi vēlās būt skolotājs, viņam ir visi nepieciešamie dotumi un ir sakrituši visi apstākļi, ka ir brīnišķīgs direktors un atbalsts no kolēģiem un saprotoši bērni un vecāki. Jūs izdomājat, es uzbūru šo skaisto rozā ideālo burbuli. Jā. Tad šis cilvēks arī vienlaicīgi studējot, mācoties un attīstoties, paliks izglītībā, strādāt. Bet ja šim cilvēkam nepiepildās visi šie bloki un kādā no viņiem nav šī atbalsta un nav vēl visu instrumentu un nav arī teorētiskās zināšanas, nav arī prakses vēl bijis, tad mēs šo cilvēku pakļaujam nenormāli ātram izdegšanas riskam. Un viņš jau pēc 2 vai 3 gadiem nepabeidzot nec studijas, nec īsti uzsākot savu darbu, šo dzīvi izglītībā, pateiks nē, paldies. Un tas ir tikai tāpēc, ka viņš ir pāragri, tā kā jūs teicāt, pāragri ierauts, viņš vēl nav gatavs. Mēs taču nesagaidām citās jomās, kā mēs esam redzējuši piemērus, 1. kursa studentu neaicina operāciju zālē, nedod skalpeli un neliek veikt viņam, atbildīgas operācijas. Man ir jautājums. Mēs runājam, teiksim, tā alga un augstā izglītība pedagogiem, kas būtu labajā scenārijā. Tas būtu tāds vidēja termiņa mērķis, piemēram, tiešām pēc 10 gadiem sasniedzams. Bet ko mēs darām šodien? 1. septembris tikko pagājis, mums ir 1000 vakants. Ko mēs darām? Kā lai tās skolas izlīdzās? Kas ir tas, ko darīt šodien, lai līdz tam vidējiem termiņam, līdz 2033. gadam mēs nodzīvot, tā teikt, daudz maz ar godu? Jāatzīst, ka padaloties ar Jelgavas valstspilsētas pieredzi, tad pašvaldībā ir izveidots izglītības atbalsta fonds, kurām ir viens mērķis atbalstīt pedagogu sagatavošanu. Un šobrīd, skatoties to bilanci, pašvaldība finansē 50 pedagogu studijas.
tie, kas arī strādā mūsu izglītības sistēmā. Lielākā daļa no viņiem strādā pirmskolas izglītības posmā, bet daļa arī vispār izglītojošā posmā. Un tad es iedomājos, kas notiktu tad, ja mēs šiem 50 pedagogiem to nespētu nodrošināt, un viņi nebūtu mūsu izglītības sistēmā. Jo bez visiem 50 mums jau 31 trūkst vēl. Tātad viena lieta, ko šobrīd dara pašvaldības, finansē studijas vai arī piešķir stipendijas. Es domāju, ka lielākai daļai šobrīd ir veselības apdrošināšanas polise. Mēs piedāvājam saviem pedagogiem, arī kvalificētajiem speciālistam dienesta dzīvokli. Mēs piedāvājam arī īres pabalstu, ja viņš vai nu nevēlas, vai arī vēl gaida rindā kvalificētajiem speciālistam. Un mēs esam atvērti jebkuram atbalstam, lai pedagogs mācītos un iegūtu vēl kādu papildus kvalifikāciju. Tāda ir šobrīd realitāte. Tā kā, lai mēs sasniegtu to īstermiņa mērķi, pielāgojamies esošajai situācijai, bet, manuprāt, svarīgākais ir tomēr saprast, ko mēs gribam. Un tad valsts politikai jābūt ir tādai, lai šos mērķus sasniegtu. Jo šobrīd ir tā, ka pašvaldības šīs problēmas risina prati, kā prot, kā var, kāds ir viņa finanšu iespējas un sapratne, bet ilgtermiņā raugoties daudz lielāks atbalsts, ieguldījums, redzējums ir jābūt no Izglītības un zinātnes ministrijas. Katrā ziņā pasūtījumam ir jābūt valsts, un mēs sagaidām, ka valsts politika ir vērsta uz to, ka sagatavot sadarbībā ar augstskolām patiešām labās programmās, labus pedagogus. Un šobrīd daudz diskutē arī par iekļaujošu izglītību. Mēs kaut mazliet pieskaroties šim dzirdām par to, cik daudz nepieciešams papildus atbalsta personāla. Bet ja mēs šobrīd pajautāsim, vai mēs varam šobrīd apgūt izglītību šajā jomā, piemēram, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs un tā tālāk, būs atvērti jautājumi, jo līdz manā rīcībā ir informācija, kā arī jauns cilvēks, kas ir izvēlējies, piemēram, studēt matemātiku vai fiziku, specializēties, viņam nav šīs iespējas pat, jo ir pateikts, ka nevar izveidot grupu. Tātad netiek arī veidotas šīs grupas un netiek arī diezgan mērķiecīgi strādāts vispār uz to, lai šos pedagogus sagatavotu. Tā kā tas ir tas uz jautājumu, ko mēs varam darīt arī tagad, šeit un tūlīt, ir konkrēts valsts pasūtījums, līdzīgi kā jūs minējāt par svešvalodām. Tātad, ja mēs gribam franču, vācu un spāņu un citas valodas, tad uzsākam strauju intervenciju, vienkārši sākam sagatavot šos pedagogus. Ja? Vai arī atsaucam tos, kas savulaik ir mācījušies šīs valodas. Atceraties, arī mums komisijā prezentē ekonomikas ministrijas pārstāvi šos datus par pētījumus un viņu rīcībā esošos datus par cilvēkiem, kas ir ieguvuši izglītību kādā jomā jau, bet viņi jau nestrādā. Nestrādā šajā specialitātē. Tas nozīmē, ka resursi ir, tikai viņi ir jāatrod, jāuzrunā un, acīm redzot, paralēli arī jāturpina jaunu sagatavošanu. Jo citādi jau mēs varam runāt par mēs nonāksim situācijā, ka mums būs finansējums šiem atbalsta personālam, bet mums jau nav šī personāla. Tā ir problēma, ar kuru mēs saskaramies jau šobrīd. Ja? Jo šobrīd speciālos pedagogus sagatavo Rēzeknē, un, protams, Latvijai tas ir stipri nepietiekami, jo šobrīd iekļaujošā izglītība ir norma, un tāpēc jāsaprot, ka lielākā daļai skolu tas ir vajadzīgs speciālists tagad un tūlīt. Tā kā pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāmeklē citi risinājumi, kā veidot šo pedagoģisko kadru kalvi. Un vēl es atgrieztos arī varbūt pie diskusijas par diezgan nepopulāru un savulaik daudz diskutētu jautājumu par valsts budžeta finansējumu apgūtas izglītības, teiksim, tādu strādāšanas laiku. Ja? Arī šis ir jautājums, par ko visnotaļ mēs varētu atsākt diskusiju, jo valsts iegulda daudz līdzekļu sagatavošanā, budžeta tīpaši, un tas nav runa tikai par tautsaimniecībā tādām vajadzīgām profesijām kā pedagogi šobrīd, ja? Mediķi un vēl daudz citas, kur valsts iegulda šo finansējumu un varētu prasīt atdevi. Manā rīcībā ir informācija, ka, piemēram, iekšlietu jomā šajā brīdī, ja jūs izvēlaties studēt valsts policijai nepieciešamo izglītību iegūt, ar jums tiek slēgta vienošanās, ka jūsu studijas maksā noteiktu naudas summu un jums par to ir jāatstrādā.
Ja? Tā kā tādi precedenti ir, es domāju, ka to var noteikti diskusiju turpināt arī un paralēli risināt šādā veidā šos jautājumus. Un te, ja jūs vēlaties studēt par privātiem līdzekļiem, jūsu izvēle, ja? Bet par valsts budžeta finansēto, tad laipni aicināti pastrādāt valstī nepieciešamajās jomās - izglītībā, veselībā un vēl citur. Iespējams, ka tā ir diskusija, kur noteikti vajadzētu turpināt, jo mediķi un izglītības jomas pedagogi ir tā redzamā daļa. Bet es domāju, ka šīs valsts apmaksātās studijas būtu jāvērtē, kā tas ir atdeve tālāk tautsēmniecībā. Jā, es ierosinu uzsākt diskusiju par šo. Jo, kā es jau minēju, ir precedenti jomās un nozarēs, kur tas ir atrasti risinājumi, kā to var juridiski korekti izdarīt. Un tā pašā laikā arī es gribētu uzdot jautājumu, kā jūs skatāties uz mācību gada pagarināšanu? Manuprāt, ka šobrīd 35 nedēļas izglītības laiks gada ietverā ir ļoti intensīvs. Un tas ir ļoti intensīvs bērniem. Un manuprāt, ka tas būtu pārskatāms, jo šobrīd 3 mēneši vasarā tā ir 4. daļa no gada, ko bērns, ja viņš to pavada jēgpilni un iegulda savā izglītībā, tas ir jauki. Bet ja šobrīd mēs kopumā nespējam nodrošināt bērniem jēgpilnu laika pavadīšanu, tad 3 mēneši, manuprāt, ir stipri par garu, ja tā ir bezdarbība. Un tāpēc varētu atslogot mācību gada laiku. Patiešām arī varbūt ziemā būtu nevis 1 nedēļa brīvlaiks, bet 10 dienas. Un manuprāt, ka jūnijas būtu tas laiks, ka būtu laiks gan pārgājieniem, gan eksperimentiem, pētījumiem, izpētes, zinātniski pētnieciskajiem darbiem, UTT un TT, lai bērns pakāpeniski ietu dziļumā, plašumā un savā izglītības tādā ceļā būtu šis laiks vienmērīgāks un bez sastrēgumiem. Manuprāt, ka tas ir arī šo diskusiju varētu turpināt. Uzsākt arī šo diskusiju. Jo mācību gada pagarināšana pēc būtības nozīmētu arī ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem slodzes balansēšanu. Jā, izlīdzināšanu. Jā, jo manuprāt, ka arī tas būtu saruna vispirms ar pedagogiem par viņu iespējām izlīdzināt slodzes, kā viņi redz to jūnija mēnesi. Un savukārt vecāki, es domāju, ka liela daļa noteikti atbalstītu, jo saruna par bērnu nodarbinātību vasarā ir ļoti aktuāla daudziem vecākiem. Es jau sākumā pieskāros tam, ka Igaunijā patiesībā vidējā skola ir mazāka kā Latvijā. Jā. Šobrīd esošās ministrs un ministrijas ierosinājums ir, ka Latvijā jāsakārto skolu tīkls, nosakot skaidrus sliekšņus, cik skolēniem tie skolā jābūt. Ja nav, tad skola ciet. Kas ir tāds, tā ir viena no metodēm, kā varbūt tīklu kārtot. Bet tas lielais jautājums ir, vai mums skolu tīkls ir jākārto, viņš ir slikts? Kā to pateikt, ka esošais skolu tīkls ir slikts? Ka tur kaut kas ir radikāli ar nāzi jānāk un jāgriež? Brīnišķīgs jautājums. Vēl arī lasot iepriekš sagatavoto šo ziņojumu par skolu tīklu, parādījās arī argumentācija par optimālu izmaksu līmeni. Katrā ziņā noteiktu skaitli mēs neredzējām, kura tad skolēna izmaksa 500 eiro, 1000 eiro, 2,5 vai pat 3,5 tūkstoši, kura tad, teiksim, tā valsts ieskatā ir optimāla cena, kuru mēs esam gatavi maksāt par viena skolēna izglītošanu līdz obligātās izglītības vecumam. Jo, kā mēs zinām, Latvijā vēl aizvien mēs neesam spējuši nodrošināt, daudzi esam solījuši un arī diskutējuši par to, ka varētu iet uz obligātu vidēju izglītību, bet varbūt šeit paskatīsim sev uz pleca, ka tomēr vispirms varbūt sakārtosim un nodrošināsim kvalitatīvu un pieejamu pamatizglītību, un tad varam runāt tālāk par vidēju izglītību. Bet arī šis optimālais cenu līmenis ir tāds ļoti šobrīd atvērts jautājums, kurā brīdī kurš būs atbildīgais vai tas drosmīgais pateikt, kura cena ir jau dārga un kura tā kā vēl nav dārga.
Rita, labi, tev ir valsts pilsēta, tur lauki nav, tur varbūt neskar tik ļoti jūs, bet jums ir bijuši, nezinu, pēdējos 15-20 gados kādas skolu optimizācijas, skolu tīkla kārtošanas Jelgavā? Mēs Jelgavas izglītības iestāžu tīklu sakārtojām 2019. gadā. Kādu skolu slēdzāt? Mēs reorganizējām vienu skolu, vienu pamatskolu, un redzot to nepieciešamību, bērnu skaitu un cik mums skolas būtu vajadzīgas arī perspektīvai. Bet šobrīd, ja mēs skatāmies sazobē ar novadu, ja novadu skatās atsevišķi, tad Izglītības zinātnes ministrija saka, nē, jums šī skola nav efektīva, viņu prāt, šī skola nav efektīva, un teica, skatieties uz pilsētas virzienu. Bet mēs sakām, nē, mēs esam sasnieguši savu maksimālo kapacitāti, mēs esam izvērtējuši savu jaudu un vajadzību, un mums brīvu vietu nav. Tātad mums ir vidusskolas posmā apmēram, ko mēs varētu paņemt līdz 100 jauniešiem, bet pārējā izglītības posmā mums nav brīvu vietu. Tas ir tas stāsts par to, ka uz izglītības iestāžu tīklu nevar skatīt vienas administratīvās teritorijas ietvers, ir jāskatās, manuprāt, reģiona ietvers. Un blakus vispār izglītojošam tīklam noteikti ir jāliek klāt profesionālās skolas. Un šobrīd mēs šo kartējumu neredzam. Un tiklīdz mēs neredzam šo kartējumu, mums pazūd liela daļa bērnu. Jo, ja mēs sakām, ka vidusskolā un ģimnāzijā ir jāstājas iestāju eksāmeniem, tad jautājums, kas notiek ar pārējiem jauniešiem, kur viņi dodas, kāds sloks ir ģimenēm, kādas ir izmaksas tam, un vai jaunietis sev reģionu tuvumā redz to specialitāti, kur viņš grib apgūt, vai tieši otrādi viņam ir jādodas uz otru Latvijas pusi. Bet mēs par to varētu runāt tikai tad, kad mēs šo kartējumu redzam. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīga sadaļa profesionālajā izglītībā, jā, lai mēs runātu par izglītības tīklu. Un nākamais ir, manuprāt, tikpat svarīgs aspekts, ja mēs ejam šo centralizācijas ceļu un mēs pasakām, ka ģimnāzijas būs tikai valsts pilsētās, kur varētu nodrošināt varbūt lielāku sazobi ar augstskolām, lai nodrošinātu padziļināto priekšmetu apguvi, tad tam ir vajadzīgs viennozīmīgi kopmītnes vai dienesta viesnīca redzējums, bet tā būtu arī valsts politika, jo, protams, tā nav pašvaldības funkcija šobrīd nodrošināt citu pašvaldību bērniem celt šo dienesta viesnīcu. Tā kā, manuprāt, ka šai analīzei un tvērumam ir jābūt plašākam. Bet tā būtu ministrijas atbildība, pašvaldības atbildība, plānošanas reģiona atbildība. Nu, kurš tad gala beigās būs tas, kurš pateiks, šis ir tas labākais risinājums? Es domāju, ka šim kartējumam ir jānāk no Izglītības zinātnes ministrijas, gan par profesionālo izglītības iestāžu tīklu, un pie tam, manuprāt, arī tas profesionālais izglītības iestāžu tīkls būtu vēl dalāms divās daļās. Ir viena, kas ir tehnikums, kur ir arī šī vidusskolas izglītība klāt, un viņi tie jaunieši kārto tādus pašus centralizētos eksāmenus kā vidusskolas jaunieši, un, manuprāt, ir vēl viens posms, starposms, kas ir attīstāms, tā būtu arotskola, kurā jaunieši apgūs profesionālo skolu un iespējams vidusskolu optimālajā līmenī, kur viņam ir iespēja moduļu veidā būvēt klāt, un ja viņš domā startēt tālāk augstskolā, ka viņš arī apgūs šo padziļinātos kursus, kārto centralizētos eksāmenus un dodas augstskolā. Jo mums ir jāskatās uz šo izglītības pakalpojumu no bērna, no ģimenes skatu posma prizmas. Un tad, ja mēs redzam pašvaldības līmenī, kas tiek nodrošināts, tā būtu pirmskola, sākumskola, varbūt pamatskola, bet tālāk būtu jābūt reģionālajam tvērumam. Un tas būtu diskusijas priekšmets arī plānošanas reģionā. Es, Rita, pilnīgi tev piekrītu, jo tas, ko mēs redzējām arī Igaunijā, ja, tur, manuprāt, arī šīs reformas rezultātā, ko viņi, tātad valsts un pašvaldības ir vienojušies jau pirms vairāk kā 20 gadiem, jāteic, ja, tad tur mēs arī redzējām, ka sākumskola līdz pamatskolai ir pašvaldības, un viņi var brīvi tātad šo procesu organizēt, kamēr valsts ģimnāzijas un profesionālās skolas ir valsts atbildība. Un valsts to organizē, ja, un tādā veidā viņi ir sadalījuši, un kā mēs redzējām, pašvaldības bija visnotaļ komfortā ar šo. Ja? Un apmierinātas. Un apmierinātas.
Un Igauņu pašvaldības taču arī vienu otru skolu likvidē. Tad uz kādu pamatu, ja viņiem nav kritēriju tur skolēnu minimāliem skaitiem, vēl kaut kas noved pie lēmumu, kādu skolu slēgt? Un tas ir tas jautājums, ko Harija teica, ka mēs jau šajā 20 gadu periodā esam slēguši vairāk 100 skolu. Ja tas skolu slēgšana vai optimizēšana būtu ceļš uz kvalitatīvu izglītību, tad mēs nebūtu šeit diskusija. Un vispār arī šobrīd, ja šis konceptuālais ziņojums nebūtu par efektīvu skolu, par kvalitatīvu izglītību, ja, tad tas nav ceļš uz kvalitatīvu izglītību. Tas ir ceļš uz varbūt resursu samazinājumu, un jautājums, vai tas ir ministrijas lauciņā, vai tas ir pašvaldību lauciņā, jo tiklīdz mēs slēdzam kādu skolu, mums ir jāsaprot, ka papildus finansējums būs vajadzīgs transporta nodrošinājuma, iespējams, ka vēl papildus ēdināšanai bērnu, jo varbūt jānodrošina vēl launaks, un tie būs citi izdevumi arī ģimenēm. Tas nav ceļš uz kvalitatīvu izglītību. Jā, tas ir ļoti kompleksi. Te ir jāsadarbojās pilnīgi visiem. Jāsadarbojās gan vietējai kopienai, gan pašvaldībai, protams, valstī, kā kopējai politikas veidotāji. Atgriežoties pie tās pēctecības, ko es sākotnēji mūsu sarunā minēju, kā ļoti saulaicīgi uzsākot diskusiju par kādu iespējamo reformu, var nonākt pēc laika pie rezultātu, par ko visi ir ilgākā laika periodā vienojušies. Tad tas nozīmē, ka arī mums ir jāceļ augšā. Mums ir daudz brīnišķīgu dokumentu, kolēģi. Jūs man piekritīsiet. Piekrīt. Latvija ir izcila radīt dažādus plānošanas dokumentus, projektus, programmas un droši vien strateģiskos redzējumus. Mums vajadzētu viņus pacelt un apskatīties. Tur ir gudri cilvēki, pavadījuši daudz laika. Gan apspriedēs, gan darba grupās, gan droši vien arī jūs un es esmu tur piedalījusies kādā brīdī. Un vajadzētu viņus vienkārši atvērt un paskatīties. Tie visi jau ir pieņemti noteikti un apstiprināti. Un paskatīties, kas ir jādara, lai viņus beidzot ieviest, lai sāktu ar viņiem strādāt, jo mēs viņu to dokumentu izstrādājam un patiesi noliekam. Man liekas, ka arī prezidents kaut ko tādu teica, ka mums ir daudz dažādu dokumentu, bet ar to rīcību mums tik vienkārši nesokās. Kaut vai atgriežoties pie pedagoģa sagatavošanas, redzam, ka pedagoga nav, tad vienkārši taisam vaļā pedagoģa sagatavošanas programmu. Nerunājam vairāk par to, nav diskusija. Ja? Tāpat arī ar tiem dokumentiem. Skatāmies, ja ir jāgroza, mums ir izglītības vadlīnijas, ja, kolēģi, mums ir vēl daudz citu dokumentu, kur droši vien ir pieminēta izglītība, bet taps arī jaunā šobrīd tātad valdības deklarācija, kur arī visnotaļ vajadzētu varbūt ierakstīt pavisam nedaudz, bet konkrētas lietas, kuras mēs varam izdarīt. Gribētu teikt, ka ir vajadzīgs tās sabiedriskais līgums šobrīd vispār sabiedrībā kopumā, ka izglītība ir prioritāte numur 1, un tā ir atslēga gan uz labklājību, gan uz ekonomikas izaugsmi, un šobrīd arī ieguldījumi tur ir jābūt jēgpilniem, mērķtiecīgiem un izmērāmiem. Manuprāt, ka šis ir tas stāsts par to, ko mēs Igaunijā arī saredzējām, ka viņi runā par izmērāmiem rezultātiem. Tātad ir jābūt ieguldījumiem, ir jābūt redzējumam, un mēs skatāmies, kāda ir atdeve. Jā, bet papildinot par Igauniju atgādināsim, vai ne? Mēs abi ar Hariju sasmaidījāmies, jo atcerējāmies, kā tad Igaunijā mēra. Harija. Jā, par to, kā mēs mēramies ar lietām. Mums ir tāds pieņemts standarts, tur vidējās atzīmes, eksāmenu procenti, kas parāda, ka skola ir veiksmīga. Tad Igaunijā skolas veiksmīguma vai efektivitātes vai, sauciet kā gribiet, rādītājs ir skolēnu un skolotāju apmierinātība ar skolu. Tik vienkārši. Ļoti būtisks rādītājs, cik es jūtos kādā komfortā. Kas īpaši svarīgi, kā mēs pēc šīs pieredzes vizītes konstatējam, ka tiek aptaujāti ne tikai skolēni, kāda ir viņu apmierinātība, bet tiek aptaujāti arī pedagogi. Ja, tad ir skaidrs, ka laimīgs skolotājs var audzināt laimīgu bērnu. Nedarbojās, ja? Nekā savādāk šī formula nedarbojās. Tieši tā.